Sveiki! Tātad es parādīšu tutoriālu, kā veidot stop motion video Photoshopā. Ā, Galvenais svarīgi ir visas jūsu safotografētās bildes salikt vienā mapītē un neko lieku citu nesalikt. Šeit ir parauga bildīts ātrumā, ko es skolā safotografēju. Viena lieta, kas ir ļoti svarīgi, lai ir numerācija secībā. Ja gadījumā jūs pa vidu kāds bildīts esat izdzēsuši, piemēram, nav 42. bildi, ir 41 un 43, tad var nenostrādāt. Ja tā jums ir gadījies, tad jūs darat tā, ka šitais te ir tas loks, pārslēdzam šitien te uz šito skatu, un galvenais sarindot, kad viņš ir nofočēts. Varbūt jums jau automātiski nostādīsies secībā, bet ja gadījumā nav secībā, tad var zem date sadaļas, ko var redzēt. Man vienā minūtē viss fotografēts, bet jūs sarindojat, uzspiežat, lai kas pirmā bilde nofočēta, lai viņa ir augšā, un vecākā bilde, kas ir, lai ir lejā. Tātad šitien uzspiež un vēlreiz, bet es tagad pēc numuriņiem. Jūs noteikti, ja ilgāk, garāk to fotosesiju, to stop motion būsiet darījuši, tad te būs tas laiciņš ilgākies. Nu, lūk, tagad ir ieslēgtē visas bildes, vai arī shortcuts Ctrl+A, un uz pirmās augšējās bildes, uz pirmās ar labo uzspiežam virsū un rename. Varbūt jums latviskais Windows tad ir pārdēvēt. Rename un vienkārši ierakstam kaut kādu nosaukumu, un tas ar to arī pietiek, un uzspiež Enter. Ko viņš izdarīs? Viņš pārdēvēs un plus vēl saliks galā šitās te cipariņas. Ar tiem arī pietiek, tas viss smuki būs. Nākamais solis. Šitās bildes nemetam tā iekšā Photoshopā. Savādāk jāvar vaļā. Ņemam Photoshop, File, Open, un ejam uz mūsu to mapīti, desktops, stop motion paraugs, un tikai pirmo vienreiz ieselektējam, un, ja šitien te ir, tad jāiečeksē šitais te image sequence. Viņš uzreiz veidos tā kā stop motion video tādu. Pirmo ieselektējam, un šitais ķeksīts, spiežam Open, un šeit viņš uzspēsīs, kādā ātrumā likt to video. Ja jums ir daudz safačēts un tā dinamiski gribat taisīt, tad var 6 likt. Bet to, ja jūs jutīsiet, ka pa ātru vai pa lēnu, ja gribat lēnāku, tad mazāk skaitlīt, kaut 5 vai pat 4. Ja gribat, piemēram, ātrāk, tad var pa 6 vai 7 vai 8. Bet te tagad skolā, cik skolnieki taisījuši, tad vidēji ir apmēram 6. Spiežam OK. Tātad te varbūt cits skaitlīts ir ierakstam vienkārši ar roku. Spiežam OK. Nu, lūk, tagad ir tā, jā, man ar telefonu fotografēts vertikāli sagāsts. Pirmkārt, ņemam un image, ja jums jārotē ir image rotation, un pa pulksteni vai pret pulksteni 90 grādi. Nu, man sanāk te pa pulkstenim, vienu vai otru spiežam, kā jums tur sarotējies. Viņš prasīs tur konvertēt kaut ko, spiežam, jā. Nu, lūk, un tagad ir mums bildes ir šitā. Tagad mēs neredzam video, to timeline, kur spēlēt video Photoshopā. Ja ir jums parādījies, ja nav, tad spiežam Window un timeline. Šitais te atbild par video to funkciju. Es tagad Ctrl-viņu paspiedīšu, lai bišķiņi atzūmotos, lai jūs redzat to video pilnībā. Un šeit mēs redzam, tātad man nav daudz bildes priekš demo, te rādās sekundes, 2 sekundes, jums varbūt būs vairāk, ja būs garāks tas video. Un šeit nospiež play. Sākumā viņš lēnām spēlē, un pēc tam, kad viņš zaļi iezīmēs, tad viņš tā ātrāk spēlēs. Nu, lūk, protams, jums uzdevumā bija tas cilvēks kadrā, vienkārši skolā tagad mums nevar būt cilvēki, tāpēc es tukšu telpu, bet jūs atceraties to uzdevumu, ko es rādīju. Jābūt ir tas cilvēks kadrā, kas pārvietojās. Nu, lūk, tagad nākamais solis ir, tā kā ja viss patīk, tad vēl nākamais solis ir vajag muziku pielikt apakšā. Būtu ļoti labi. Ejam uz YouTube. Tā, ok. Un šeit pierakstam free background music. Nu, lūk. Un jūs apskatieties, jā, bet kaut ko jēdzīgu, ne kaut ko traku tā, lai iet. Jaunais Philips Prestige matu fēns ar SenseIQ tehnoloģiju. Philips. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Jūs paši sameklēt. Tātad nākamais solis šeit. Tā mūzika, kas jums patīk, tad viņai šeit ir adresīta. To nokopējam, Ctrl+C šeit. Ņemam jaunu tabu un vienkārši uzreiz spiežu
Google searchā tu MP3, tas ir mūzikas formāts. Nu, lūk, man te jau kaut kāds bijis vērts vaļā, un varam vaļā, un šeit Ctrl-V tātad peistojam, Ctrl-V, šito adresīti, un konvert. Un tagad ir, jābūt atzīmētam MP3 un download. Lūk, rekomendā mūzika šeit nokopējās. Es parādīšu show in folder. Jā, tātad downloados viņš ir. Un tagad nākamais solis ir, mums jāpievieno šeit audio. Šeit ir tas te mūziciņas tracks. Uzspiežams 3 turīt add audio, pievienot audio. Es aiziešu uz downloadiem, un kur jums kaut kur varbūt citur nokopējās, jūs sameklējat. Open. Un tagad ir tā, ka jums noteikti varbūt būs pusminūte garš vai kas, bet tas audio ir daudz garāks. Mums vajag noīsināt. Šitien te var redzēt, jums vajag noīsināt viņu tik garu, cik tas video būs. Tad dara tā. Šitien te jūs atzūmojat tā kā laikā scale, šitais te mazais stūrītī. Mazāk. Un reku var redzēt, mūsu video šitik garš, bet audio ir stipri garāks. Un viņu vajag aiz galiņu noīsināt. Ja tā melna ikona parādās, un noīsinam attiecīgajā garumā, cik vajag. Un tad varam piezūmoties atkal klāt. Tad nākamais solis, lai tā mūzika tā nenoraujās, es pat nospēlēšu. Man Photoshopā tā mūzika neskan, bet jums noteikti zaustiņām skanēs. Vai arī, ja šitā neskan, tad, kad izeksportēs video, tad būs. Mums vajag priekš audio, lai skaņa tā kā lēnām pazūd. Jums vajag galā uzspiest, lai nav tā kā nenoraujās dziesma tā pēkšņi. Šitien uz 3 turīšu uzspiež. Un fade out. Parasti ar 1 sekundi pietiek vai pusotru sekundi. Te tā lēnītēm pabīda kaut kā 1,cik tur sekundes. Un būs labi. Tātad šitien tas bija. Nākamais solis. Jūs varat priekš video uztaisīt, kad video iznieš no tumsas un nobeidzās tumsā. Tā kā fade in, fade out, tas angliski skaitās. Šitais 3 turīts jānospiež un fade. Un jūs velkat, noklikšķinu un velk ar vilkšanu un reku uzvelku uz sākuma, uzvelku vēlreiz uz beigām. Man video ir ļoti īsts, rek, tas ir sekundes. Tas nekas šā galdiņš rādās, tas rāda tā kā, ka būs melns. Un viņš tā kā, viņš lēnām tā parādās un lēnām izdziest. Te raustīgi izskatās. Tā kā jums liekas, ka būs ok, tagad ir kā sagatavo video. File, export un render video spiežam. Uzspiežam. Lūk, un tagad jums ir jāuzspiež, tās bildes varbūt ir daudz tūkstoši pikseli lielas, atkarīgs no jūsu telefona, cik jums moderns. Priekš YouTube un priekš skolas darbiem video nevajag neko milzīgi. Jums vajag atzīmēt presetu un izvēlamies YouTube HD 1080 šeit, šo te izmēru. Tas būs normāls izšķirtspējas video. Nākamais solis. Vārdu failam, kā sauksies. Vienmēr liekat autoru priekšā, es vienmēr presu. Es piemēram esmu Uģis un stop motion. Tas ir nosaukums. Un šeit skatieties select folder, kur viņš saglabās. Un te jūs esat uzmanīgi, lai jūs izeksportētu atrast, kur jūs būs tas video, nospiežam select folder, varat uzreiz uzlikt savu desktopu vai, kā jūs gribat, vai kaut kādu konkrētu mapīti norādīt. Select folder. Vārds, file nosaukums, vieta un presets izmērs vidžikam. Un spiežam render. Tā, brītiņš. Tas atkarīgs, cik jums iestars dators, tur varbūt ilgāk, kāds pāris minūtes varbūt paiet, vai 5 līdz 10, jo jums būs garāks tas video. Lūk, tā, jā, brītiņ pagaidam. Jā, tūlīt būs finišais. Iedaram zē. Tūlīt būs finiši. Jums būs ilgāk noteikti. Tas atkarīgs, cik jaudīgs dators, un tur varbūt 5-10 minūtes jāpagaid būs. Lūk, ir gatavs. Vēl nevaram ciet, nekā Photoshop nevaram ciet. Pārbaudam, tā, man uz desktopi nosēst. Lūk, reku man parādies video fails. Un tā, lūk, tā vajadzētu. Tikai kaut ko audio man neskan. Man varbūt ļoti klusu, bet jums teikt vajadzētu nostrādāt ar to audio. Tāds ir stop motion. Tikai šitais nav tas piemērs, pareizais
kā jātaisa. Ceru, ka jūs bijāt tajā stundā un zinat, kāds bija tas video jātaisa. Tā, visu labu!